Sveicināti! Mēs esam gandarīti, ka apmeklējāt virtuālo ekskursiju pa Krāslavas Varavīksnes vidusskolu. Mūsu skolas filozofija – mēs visi esam vienādi, mēs visi esam dažādi. Nu, un Varavīksnes pirmā krāsa – sarkana, mēs un mātes kultūras. Katram cilvēkam ir svarīgi apzināties savas dzimtās saknes, savas tautas tradīcijas un valodu. Mūsu skolā tam veltīta liela uzmanība. 5. un 6. klases skolēni apgūst mātes kultūras – latviešu, krievu, baltkrievu. Tieši tāpēc mūsu skolā bieži svin tautas svētkus. Svinot šos svētkus, mēs noskaidrojam to, kā dzīvoja mūsu senči, kā atpūtās, strādāja, dziedāja un dejoja. Visi svētki tik dažādi, cik dažādi esam mēs. Taču ir kas tāds, kas vieno mūs, un tā ir mūsu dzimtene, Latvija, kur ir daudzkrāsaina kā Varavīksne. Nākamā Varavīksnes krāsa – oranžā. Mēs un mūzika. Latvija ir dziedoša valsts. Varavīksnes vidusskola ir šīs valsts dziedoša saliņa, kur mūzika skan augu dienu. Mūsu festivāli ir kļuvuši par tradīciju. Gada dziesmiņa, Raimundu Paula dziesmu koncerts, Ziemassvētku dziesmu festivāls, Ziemassvētku tikšanās, absolventu pēdējais vakars. Bet cik populāra ir mūsu skolas jaungada pasaka? Katru gadu tajā piedalās 100 un vairāk skolēnu, aktieru. Šo izrādi var noskatīties jebkurš pilsētas iedzīvotājs. Mūsu vokālistu balsis dzirdamas ne tikai skolā. Piemēram, trio Tranzīts ir vairāk kārtējais uzvarētājs starptautiskajos koncertos. Mūzika mūs pavada no 1. līdz 12. klasē. Oranžā krāsa ir mūzikas krāsa. Nākamā krāsa – dzeltenā, mēs un sports. Visiem zināms, ka veselā miesā mājo vesels gars. Mūsu skolā sports ir goda vietā. Skolas festivāla Miss Aerobika iecienījuši gan skolēni, gan pilsētas iedzīvotāji. Sporta sacensībās aktīvi iesaistās arī mūsu skolēnu vecāki. Sporta zāles balkons vienmēr ir skatītāju un līdzjutēju pilns. Mūsu sporta skolotāji pat vienkāršāko stafeti pārvērš par neaizmirstamu piedzīvojumu. Mūsu sportisti vienmēr ir uzvarētāju vidū, jo jūt savu skolas biedru atbalstu. Bieži gadās tā, ka skolā visi logi tumši, bet sporta zālē treniņi, sacensības vai turnīri. Ir laiks aplūkot zaļo krāsu. Mēs un mūsu labie darbi. Dots devējam atdodas. Šo gudrību mūsu skolā ielāgo jau no 1. klases. Akcija Ģimene ģimenei notiek pirms Ziemassvētkiem un ļauj cilvēkiem sagaidīt šos svētkus vismaz ar nelielu optimisma devu. Vecāko klašu skolēni labprāt dodas uz bērnu rehabilitācijas centru Mūsmājas, bibliotēku, kur palīdz ikdienas darbos. Mums rūp mūsu pilsētu. Tāpēc katru gadu stādām kociņus pilsētas teritorijā. Par tradīciju ir kļuvusi sadarbība ar Sarkano krustu. Tīra vide, tīra sirdsapziņa. Tie nav tikai vārdi, bet arī vairāki projekti, kas ietver sevī apkārtējās vides atjaunošanu un atveseļošanu. Skolēni ar prieku rīko labdarības akcijas, dāvina pensionāriem, sarūpētas dāvanas, palīdz tiem, kas nonākuši grūtībās. Esam klāt pie gaiši zilās krāsas – mēs un Eiropa. Katru rudeni skolā notiek ziedu un instalāciju Eiropas dārzs izstāde. Tā kā esam Eiropas Savienības dalībvalsts,
Mūsu skolā uzmanība tiek pievērsta arī UNESCO un Eiropas Savienības valstīs svinamajām dienām – Tējas svētki, skolotāju diena, smaidu diena. Nepaliek bez uzmanības arī 1. decembris pret aids diena, Eiropas valodu diena, Eiropas diena un tā tālāk. Eiropa kļūst arvien tuvāka un saprotamāka. Sveika zilā krāsa! Mēs un izklaide. Aplūkosim tikai svarīgākos pasākumus. 7. un 8. klašu skolēni meklē apslēptus dārgumus, bet vecāko klašu skolēni jau 16 gadus piedalās jaka spēlēs. Viņiem pievienojas vecāku un bijušo skolēnu tagadējo studentu komandas. Jaka spēles ir visjautrākais pasākums skolā visā mācību gada laikā. Jāpiebilst, ka 10. klašu skolēni iesvētīšana ir gada jautrais un atraktīvais pasākums. Popiela, skolas teātris, spēles krokodils, Svētā Valentīna diena un atpūtas vakari ir neatņemama skolas dzīves daļa. Hei, violetā krāsa! Mēs un zinātne! Konkursam erudīts ir liela piekrišana skolas intelektuāļu vidū. Ja skolā notiek kāda no zinātniskajām konferencēm, tad zālē brīvu vietu nav. Debašu klubs, skolēnu zinātniski, pētnieciskie darbi, projekti – visu paveic mūsu skolēni. Mūsu zinošākie skolēni aktīvi piedalās visās mācību priekšmetu olimpiādēs, ieņem godalgotas vietas novada un reģionā, kā arī valsts olimpiādēs. Lūk, tāda ir Varavīksnes skola. Mēs esam tik dažādi, bet mūsu mīlestība un cieņa pret savu skolu, pilsētu un dzimteni visiem ir vienlīdz liela. Dzīvosim draudzīgi, mēs jūs gaidām ciemos!